Un apturēšu savu video, jā, lai man viņš netraucē. Tā, visi mani dzird, mēs varam sākt. Šodien mēs 5. darbā, kā pirmo, apskatīsim uzdevumu, kurā mums ir jāpārveido tabulas, kuras mums ir redzamas, neierastā formā vai teiksim, formatā. Apskatīsim lapu D1. D1, tad mums ir divas tabulas. Un viņas ir tādas sarežģītas diezgan. Jā, tad ir kreisā kolonna vai prece un prece, un ir dažādi rādītāji trijos veikalos. Jā, pirmā tabula mums stāsta par to, cik daudz preču daudzums bija realizēts trijos veikalos, un savukārt otrā tabulā mēs redzam, par kādām cenām bija pārdotas šīs preces. Nav noslēpums, ka starp lieliem tirgotājiem ir konkurence, un viņi dažāda veida, dažreiz pat, teiksim, tās cenas mākslīgi samazinot, mēģina pievilināt sev pircējus. Mēs visi staigājam veikalos un zinām, ka aizēja vienā, aizēja otrā, aizēja trešajā. Un tagad mūsu uzdevums ir no tām divām tabulām izveidot kopējo tabulu, kurā būtu redzami apvienoti dati. Uzdevumā tur arī tā teikts, ka mēs beigās gribam ieraudzīt tādu kopējo tabulu, kurā būtu prece, veikals, daudzums, cena un summa. Kā ķerties klāt pie šiem uzdevumiem? Viņus jāielādē pa vienām Power Query. Paņemsim pirmo tabulu. Principā, lai nebūtu problēmas ar to virsrakstu preču realizāciju, es ieteiktu paņemt viņu un iezīmēt visu. Tur varētu arī ar to kopējo virsrakstu paņemt, bet tad tur būtu vēl jātīra pirmo rindu. Tā, ņemam ciet, date, from table. Tūlīt, jā, viņš parāda, ka tas diapazons ir pareizi, rāmīts ir pareizi, jā, visai tabulai ir virsraksts, labi, ejam iekšā. Power Query. Tūlīt redzēsim. Mēs redzam tabula. Pirmā tabula ir pilnīgi 1:1 paņemta šeit un ielādēta Power Query. Izveidots tā saucamais vaicājums. Tad piedāvāja tagad šeit queryjā pārveidot šo tabulu tā, lai šī tabula ar to preču realizēto daudzumu būtu pa vertikāli, divās kolonās. Respektīvi, Elvi, Maksima un Rimi kolonas man ir jāsagriež pa 90 grādiem. Un tad mēs gribam tā, lai, piemēram, tie paši apelsīni būtu 3 reizes redzami, Elvi, Maksima, Rimi. Tad nāk baklažāni, atkal Elvi, Maksima, Rimi. Kā tas izskatās praktiski? Mēs paņemsim pirmo kolonu, viņu paņemsim par atbalsta kolonu, un tad vai ar peles labo podziņu, vai caur izvēli transform, mēs varam atrast tādu komandu unpivot columns. Vieglāk to darīt ar peles labo podziņu. Peles labā podziņa un meklējam, un ir tāda unpivot other column. Tad mēs ar šo komandu dodam tādu rīkojumu pārveidot pārējās kolonas
Tā kā tas bija pivota, kad mēs tur mainījām no rindām uz kolonnām. Jā, skatieties, kas tur notiks. Un pivot azer kolons. Klikšķi. Jā, un redziet, mums ir preces, mums ir veikali un ir preču daudzums. Nu, lai būtu skaidrāk un vieglāk, tad mēs tās kolonas arī nosauksim. Veikals, veikals. Un value tas būtu N, daudzums. Nu, labi, daudzums, lai ir daudzums. Daudzums. Realizēto preču daudzums. Viss šī tabula ir pārveidota. Viņu tālāk var izmantot, lai apvienotu ar otru tabulu. Ko darām ar šo tabulu? Nu, viņai nosaukumu Q-table 1. Nu, es tā, kā jau teicu, es pieradu tā pie Q. Apakšvītra viņam nosaukums, lai būtu Q-table 1. Ja? Tā, un ejam uz galveno izvēlni, un ko darām? Close, load to un connection. Atstājām tikai tādā savienojuma režīmā. Mēs esam tagad atpakaļ Excelī. Mums parādās labajā pusē paziņojums, ka mums ir izveidots viens kvērījs. Ja? Uzbraucot virsmu, mēs redzam viņu. Tagad to pašu izdarām ar otru tabulu. Ja? Arī paņemt, nu varbūt šoreiz es neņemšu, teiksim, precīzi, lai būtu tā priekšpieredze. Paņemšu vienkārši no tabulas. Date from table. Nu, manai tabulai nav virsraksta, tagad es saku tā, un kā viņi izskatīsies, kas tur būs tagad. Nu jā, nu mēs redzam, ka lūk šis virsraksts realizācijas cenas te parādījās, ka tāda lieka rinda. Lieko rindu, nu mums viņu jāizdzēš, ja? Remove rows, remove topā rows un sakām, ka izdzēst vienu rindu. Nu, redziet, šeit ir sarežģītāk, tāpēc, ka es neesmu iezīmējis to tabulas konfigurāciju. Jā, un tagad vēl mēs redzam, ka virsraksts vēl nav tur augšā kolonām. Jā? Use first row as headers. Jā? Tad pārveidot pirmo rindu par virsrakstu. Jā. Nu, un te ir tā pati situācija. Jā? Pret precēm ir dažādas cenas. Ko darām? Labais klikšķis, unpivot azer kolumn. Un redziet, atkal tā tabula palika tādā vertikālā formatā. Atribūts būs mums pamainām veikals. Value būs kas cena laikam, ja? Nu, cena, realizācijas cena, lai paliek cena. Viss, ja? Tagad ejam close load to. Varējām jau šeit, bet nu, es tā esmu pieredzis, ka pirmo reizi vienmēr to connection vajag. Tā, kas viņam tur nepatīk. Tā. Nē, es ne tur izvēlējos. Jā. Es aizmirsu viņam nomainīt nosaukumu table 2. Nu, te jau arī var te pat Excel rename un viņam pielikt Q. Tas nav obligāti, tas ir tā, kā kurš grib. Q-table 2, ja? Labi, tad mēs esam no divām tabulām viņus pārveidojuši un izveidojuši divus vaicājumus vai divus query tabulas. Tagad mums viņus ir jāapvieno vienā tabulā. Vienā tabulā, kur mēs redzēsim, nu, teiksim, kopējo situāciju. Tā. Kā mēs to varam izdarīt? Mēs varam to izdarīt, ja mums divus kvērijus paņemsim ar merch, jo viņam ir vienādas kolonas ar vienādu saturu. Un tie ir preces nosaukumi un veikalu nosaukumi. Kā to darām? Vienalga, kuru paņemsim, ejam uz, kur mums ir date, ejam get date,
un taisām combine, kombinējām no merch. Combine merch. Merch. Jā, tūlīt redzēsim dialogu, tā kuru ar kuru mēs tagad salīdzināsim. Pirmo tabulu mēs salīdzināsim ar otro tabulu. Un, lai notiktu šī apvienošana, mums vajag tagad norādīt abām tabulām vienādas kolonas, pēc kurām viņas arī tur tiks sagrupētas. Pirmā tabula ir prece, tad turam kontrolu nospiestu, kontrolu, un sākam prece, veikals un veikals. Jā, tad mēs tagad nozīmējam salīdzināt divas tabulas pēc divām kolonām. Labi, sākam OK. Kas mums parādīsies? Mums parādīsies merch, tad apvienotais kvērijas. Jā, te viņš ir. Viņam parādās preces, veikalu un daudzumu kolonas. Un tagad, tajā table 2, Q table 2, tur ir tā kolona apslēpta. Atveram vaļā. Un atstājām no tā, ko viņš piedāvā, tikai cenu. Un izslēdzām to apakšējo paziņojumu, ka to, lai nenotiek virsraksta dublēšana. Ja cena ir prece, veikals, daudzums, cena ir, atliek tikai aprēķināt vēl kopējo summu, kā, pievienojot kolonu, add kolonu, custom kolonu. Jā, tūlīt parādīsies custom, rakstām, ko parasti summa, un apakšējā logā vienāds daudzums, klik, reiz cena, klik, un OK. Un tad mēs redzēsim, ka summa ir aprēķināta. Viss uzdevums ir izpildīts. Mēs no divām kombinētām tabulām, viņus pārveidojot kvērijā, vēlāk viņus salīdzinām un atrada pēc divām vienāda satura kolonām, arī atrodam viņam cenu un kopējo summu aprēķinām. Merch 1, lai būtu pieklājīgi, nevis pieklājīgi, tā saprotami vēlāk. Es te rakstīšu Q summa. Q summa. Tad man ir 3 kvēriji. Pirmā, otrā tabula, tad tie bija oriģināli. Un Q summa, tas ir galīgais jau variants. Ko darām? Ejam uz galveno izvēlni. Un atkal, ja mēs tagad aiziesim lot 2, tad viņa paliks tikai tādā savienojumu režīmā. Šoreiz mums uzdevums atgriezt atpakaļ, tāpēc es spiežu close un lot, aizvērt un ielādēt. Tūlīt atvērsies jauna lapa. Lūk, šeit ir Q summas lapa, kurā mēs redzam šo skaisto tabulu. Līdz ar to uzdevums ir izpildīts. Lūk, tādā veidā, tā pārveidojot ar unpivot komandu, mēs varam tikt pie vēlama rezultāta. Tā, tas būtu pirmais, tāds piemērs, pirmais uzdevums. Stop. Un tagad